Dievu dzirdēt, pazīt viņu, nest viņa vēsti ir viena no būtiskākajām lietām. Tur runā. Dievs runā. Viņš komunicē ar mums. Personīgas attiecības ir komunikācija. Jo spēcīgāk komunikācija, jo spēcīgākas attiecības. Ja tev nav komunikācijas nekādas, tev nav arī attiecība. Āvis ir padzērušas, gans redz, ka viņa ganāmpulkam ir gana, viņš dodas prom, un viņš tur pasilda, un viņa āvis iet viņam līdzi. Un svešas nesako, viņas nesako. Tā ir žēlstības dāvana. Bet tev ir jāmasacā. Es esmu Ābraham, Īzaka Dievs un Jēkab Dievs, tas pats Dievs, kas bija vakar, šodien un mūžīgi. Un tāpat kā es liku pašķirties nāves jūrai, un tāpat kā es pāršķēlu Jordānas ūdeņus, es joprojām esmu spējīgs pārvarēt šķēršļus, kas stāv tavā priekšā, un es spēju tevi ievest tai mantojumā un tajos apsolījumos, ko es tev esmu devis. Un Dievs saka, neatkāpies un nebīsties, bet paļaujies uz mani, jo ja tu ticēsi, tu redzēsi manu varenību un manu spēku un godību. Neramies to, kā tu jūties. Zini, ka tev mierinātais aizstāvs ir runa. Prasmi, lai viņš tā mierināja. Vienā brīdī Jēzus atklās, un viņš tevi ieaicināja savā žēlastībā. Un tad viņš sāka pie tevis darīt savu darbu. Tu esi māls viņa rokās, un viņš ir veidotājs, māla veidotājs. Un viņš sāka pie tevis strādāt, lai savu dēlu tevi atklātu. Un tas ir tas, kas notiek pirms Dievs gatavo un dara kaut ko. Mūsu prātiem ir jātiek atjaunot. Tas, kurš ir vispilnākais ar Dievu garu, un tam, kuram ir visvairāk atklāsmes, tas ir tas, kurš visvairāk kalpo citiem. Mēs saņemam svaidību un spēku, un visbīstamākā lieta, kas ir, es pateikšu, svaidīts kristietis, kuram nav izpratne vai ir nedziedināta sirds, un viņš šo spēku lieto un traumē un sāpina citus. Un es zinu, Dieva griba ir, lai atmod nekad nebeidzās. Dievs šobrīd gatavo platformu un mūsu sirdis, ka viņš ir izliet savu garu, un mēs kļūstam par kanāliem, par traukiem, kas šo garu spēs dot tālāk un tālāk un tālāk. Un ka mēs nesaplīsīsim un mums nebūs caurumu, bet ka Dievs mūs lietos, lai šis svaidījums var plūst uz priekšu un dziedināt pasauli.